Pavisam netālu no Saldus Druvā, kur tiek ražots gardais druvas saldējums, top arī brīnums skaisti rokām darināti šūpuļkrēsli, kuru kvalitāti un unikalitāti atzinīgi novērtē nevien Latvijā un Eiropā, bet arī Skandināvijā, Kanādā un pat Austrālijā. Man ļoti patīk audumi, man ļoti patīk šūt, un sāku ar bērnu apģērbiem un bērnu šūpuļiem. Un tad man kāda sieviete no Lietuvieta praktiski, kas dzīvo Amerikā, izdomāja, ka viņai vajag šūpuļkrēslu mammai, kuras var 160 kg, ja, bet Amerikā tie šūpuļkrēsli neiztur to svaru. Tad mēs runājām par audumiem, par visu to izturību, un es pamēģināju viņai uztaisīt, pēc tam uztaisīju vīrtēvam, pēc tam uztaisīju draudzenei. Nu, un tā man aizgāja tas bizness. No kādiem materiāliem tad top šie skaistie darinājumi? Nu, viņi top no dažādiem. Ir lins, kokvilna, ir mēbeļu audumi. Es domāju, ka šāda veida krāsas ļoti labi iedarētos ikvienā Latvijas lauku mājā. Taisnas zemes toņi, tie ir tie paši ejošākās krāsas. Ir jau arī tādi, kas grib koši sarkanu, koši zaļu, bet tie ir bērniem. Pieaugušiem visiem vajag, lai viņš saplūst ar dabu, nu kāds mazs akcentiņš košam. Tad tur nāk aksesuāri klāt, ja? Statīvi. Mēs ražojam arī statīvus. Varbūt spilveni 5, 7, 1, cik vajag. Varbūt kabatas krēslam, varbūt ar jostiņām var savilkt. Tad var taisīt ar pomponiem, ar pušķiem. Tie aksesuāri var apaudzēties daudz dažādu variantu ar to krēslu. Es braucu pa ļoti daudziem pasākumiem. Ķīpselā izstādēs piedalos dažādos bērmaņdāras pasākumos. Es piedalos vasarās, kur ir ļoti daudz ārzemnieku. Es braucu uz izstādēm arī ārpus Latvijas, un tur ir iespējams visur, visās izstādēs iespējams apsēsties, tāpat kā šeit. Apsēsties, izbaudīt, un var atbraukt pie manis uz darbnīcu, apskatīties audumus, izvēlēties visu, ko vēlās, kādus aksesuārus, un uztaisam, un viss notiek.